Šodien mēs esam Druvienā. Šeit ir kā ziemas pasakā. Druvienā ir dzimis visdvēseliskākais latviešu dzejnieks Jānis Poruks. Tāpat arī lietišķās mākslas pārstāvis Jūlijs Straume un komponists Jānis Straume. Komponists Emīls Dārziņš viesojas pie Poruka. Abi domās iegrimuši, sēdējuši dārza lapenē. Dārziņš ilgi klausījies noslēpumu pilnajā vasaras naktī, un pēc tā tapa slavenais melanholiskais valsis. Par šīs vietas kultūrvidi slavenajiem novadniekiem vislabāk mums pratīs izstāstīt Druvienas tradīciju uzturētāja, izzinātāja un kopēja, var teikt Druvienas dvēsele, Ligita Zvaigznekalne. Kopā ar viņu apskatīsim Druvienas vietas, kas saistās ar nozīmīgajiem cilvēkiem. Tādā veidā arī atklājot Ligitas pašas smalko dvēseli un viņas pamatīgo ieguldījumu. Es uz Druvienu atnācu pirms 45 gadiem. Tas bija tajā rudenī, jā. Druvienas tautas namā vajadzēja vadītāju. Un tas bija septembra sākums. Un es jau nepazinu Druvienu, es tā nezināju, kāda tā Druviena ir. Un izkāpu no autobusa Druvienas centrā. Un pilns tas skolas kalns bija ar skolas bērniem. Viss tur čaloja, smējās. Un Druviena smaržoja pēc siltas maizes. Ziniet, septembrī kādreiz ir tā, kad ir tāda dūmaka un mazliet saule laužas caur mākoņiem. Un tas bija laiks, kad kombaini kuļ labību un darbojas Kaltes centrā. Un tas ir tā savādi, bet ir pagājuši 45 gadi, un septembrī man Druviena smaržo pēc siltas maizes. Un tad toreiz es atceros, vienmēr jau saka tā, ka pirmais iespējas ir tas paliekošais. Un man bija tā sajūta, ka es gribu te palikt. Darba mūžs jau aizgāja te vecajā skolā. Un tas jau arī ir tā. Nu, tie stāsti jau ir tādi, man jau liekas, ka katru epizode ir stāstīšanas vērti, tās vienas no pirmajām dzejas dienām. Un man šodien, šajā 2023. gada pēdējā mēnesī, gribētos runāt par tām dzejas dienām, kad es ieraudzīju Imantu Ziedoni, satiku Valdemāru Ancīti, Ojāru Zanderu, un mēs tur stāvējām. Tas pilnatā nogāze bija ar autobusiem, toreiz jau dzejniekus, rakstniekus ar autobusiem no Rīgas veda. Pilna tur tā nogāze ar autobusiem, un mēs stāvam tajā muzeja porūzītī. Un gaidām, kad būs tas sākums. Un, protams, ka uztraukums ir milzīgs. Tepat grozās Valdemārs Ancītis un Zanders, kur ir izkāpuši jau ātrāk ārā apciemojuši Egles mājas un Poruku mājas un nākti pa ceļu. Un Ziedonis tur tā pa dārzu staigā. Viņš nenāk muzejā iekšā, viņš nevienu nesasveicinās. Un tad brauc te pa ceļu zirgs. Zirga pajūgs no kanciņiem, brauc kalniņtēvs un kalniņmāte. Un tur ir slita pie tā lielā koka. Un viņi piesien zirgu. Un kamēr kalniņtēvs to zirgu riktē, kalniņmāte, tādā lielā villainē, kā mēs teicām, Druvienas kukažiņa. Un viņai tādā aizsainītī ir šorīt cepta maizīte, karašiņa. Un viņa iet pa to celiņu uz to porūzīti un Rīgas ciemiņiem dala to siltās maizes riecienus. Un Ziedonis saņēmis to maizīti, saņēma tās kalniņmātes vecās sastrādātās rokas un pacēl pie lūpām. Un vēlāk Ziedonis rakstīs, ka viņam Rīgā dāmas ir cēlušas roku skūpstam. Bet viņš visu mūžu atcerēsies to, kā viņš skūpstīja rokas Druvienas māmuļai, kuras viņam sniedza maizi.
Un tad jau es biju jauna, bet es zinu, ka es zināju, ka to atkal es atcerēšos mūžīgi, ka tas man sirdī un prātā paliks. Man vienmēr liekas, ka šis laiks ir tāds raksturīgs ar to, ka pārāk brīvi saka slavenības un zvaigznes, nu tās slavenības. Te viņi mācījušies. Jānis Poruks, Jēkabs Poruks, 30. gados operas direktors. Brāļi Straumes, Jūlijs un Jānis. Un Rudolfs Egle. Kārlis Egle te nav mācījies. Kārlis Egle te ir par skolotāju strādājis. Un te ir atkal tas stāsts. Nu, tas stiprais stāsts ir 1917. gads. Kārlis Egle kā jauns skolotājs sāk strādāt vecajā skolā. 17. gads. Viņš raksta, nav petrolijas trūkst malkas, bet skolai pilna ar skolniekiem. Laime. Un viņš saka, ir jādara kaut kas tāds, lai bērniem uz skolu nākot būtu prieks mācīties. Un viņš daudz izdara. Viņi iekārto, tad vairs nav lādīšu kambaris, viņi iekārto virtuvi, ēdamistabu. Virtuve ir te pagrabā zem skolas, jo skolnieku skaits liels. Un viņš raksta, ir jāizdara kaut kas nākamībai paliekošs, nu kaut kas pamatīgs. Un viņi sāks tā, iedomājieties, viņi 18. gada pavasarī, kad trūkst malkas un petrolijas, sāk stādīt ābeļdārus pie Druvienas skolas. Un šajā pavasarī atkal es biju piesaistīta tādam skaistam projektam, ko Nacionālā biblioteka kūrē kopā ar Gulbenes biblioteku, Druvienas biblioteku, Latviešu grāmatai 500. Un ceļā uz šo 25. gadu, kad būs tā kulminācija, ir lūk šīs te ekskursijas pa vietām, kas glabā dižo grāmatnieku pēdas. Un man bija uz tāds skaists uzdevums izstrādāt ekskursijas maršrutu un ekskursiju novadīt šogad maijā pa Misiņu un Egles pēdām. Un mēs sākām no Misiņa krācēm un Tirzas skola, kur Misiņa pirmais vienīgais skolas gads aizritējis. Un tur atkal, Ziedonis mums bija līdzi, sirdī Ziedonis bija dabā un maisi Ziedoņa jubilejas mēnesis. Un mēs apstājāmies, kad no Gulbenes brauc uz Tirzas skolu, ir tāds 3 stūris. Viens ceļš aiziet uz krācēm, tad skola. Un Ziedonis par to 3 stūri raksta pirms 40 gadiem, kā tur vajadzētu uzstādīt akmeni cilvēku augumā un iekalt tajā visu Vidzemes dižo grāmatnieku vārdus, sākot ar Misiņu, ar Egli, grāmatu izdevējus, kolportierus. Viņš saka, lai visa pasaule brauc un brīnās, kāda diža grāmatnieku kustība ir aizsākusies te Vidzemē, Tirzā. Bet tad viņš raksta, vēl nav tas laiks pirms 40 gadiem. Ja? Un tad man liekas, un tad mēs viss tas autobuss ar tiem ekskursantiem tur apstājāmies, un mēs runājām. Bet varbūt tagad ir tas laiks, vai tad mēs atkal man jāsaka, vai mēs esam tik nabagi, tik nevarīgi, kad mēs nevaram to Ziedoņa vēlējumu izpildīt. To akmeni 70. gados Imants Ziedonis ar koku atbrīvotāju grupu uzliek. Atved no Pērļu dzirnavām un uzliek Brūklināja Vainaga vietā. Porukam ir tāds brīnišķīgs darbs, Brūklināja Vainags. Viņš raksta, cik lielisks bija mans tēva mešs. Tur šalca priedas varenas dziesmas, tur putni dziedāja par patiesību, tur bija viss, par ko sapņo nogurus cilvēka sirds. Mans tēva mešs, mana tēva zeme. Es gribētu krist ceļos iz tevis, cik ļoti es tevi mīlu. Un te Ziedonis tā kā iezīmē to vietu, kur šī te Brūklināja Vainaga varoņi satiekās, te tā mīlētāja satikšanās vieta. Un tad atkal bija tā interesanti, ka bija jau kas iebilst, ka nav pareizajā vietā akmens uzlikts,
jo Poruka tēva mežs principā beidzas ar pirmo upīti, kurai mēs pārbraucām pāri. Bet Ziedonis jau tādā savā ziedoniskā atvēzienā saka, tas Pērļu sils, tas Pērļu mežs, un pareizi jau ir. Un te arī ir tā vieta, kur var piebraukt, un te jau kāzinieki brauc. Un te tāds dzejas dienās te kādreiz pulcējās. Un tā vieta nav aizmirsta. Tagad ziemā piesnigusi. Jo es piedzīvoju savā muzeja darba laikā 2 reizes Kaujpie Knipskas izdošanu. 2 reizes ir atjaunots Knipskas tiltiņš, un ābeldārs izaudzis. Tā kā tas ir tāds garš darba mūžs. Šī man ļoti mīļa Kaujpie Knipskas, jo Latvijas 100-gadēji par godu izdevniecība Jumava izdevā sudraba sērijā 100 vērtīgākās Latvijas grāmatas. Un Kaujpie Knipskas iekļūst šajā 100-niekā. Un tik skaisti sakrita, kad Jumava pie tā piestrādāja, lai šī grāmata iznāktu uz muzeja 50 gadi tieši. Un pats Jumavas direktors bija atbraucis uz šo grāmatas atvēršanu, un viņš teica, ka šis zilais fons ir leduspuķas grūtis. Un man liekas, tas tik īsti un tik patiesi ir. Ja? Un vēl šajā grāmatā ir vismaz 4. daļu sastāda Druvienas vecāskos muzeja krājuma materiāli. Veco druvieniešu atmiņas, iespiedu darbu fragmenti par to, kā muzejs tapa. Un, to pēdējo teikumu gribētos izlasīt. Druviena nevar būt bez Poruka, un Poruks nevarēja uzaugt bez Druvienas. Jāņa Poruka ģimene bijusi Tirsas draudzē. Pēc atmiņām, kā viņu mamma mazu vedusi uz kristībām, ietītu segā un logos degušas ugunis, viņš, pieaudzis, raksta dzejoli. Balts sniedziņš snieg uz skuiņām, un maigi dziedot pulkstens skan. Mirt šutur ciemos ugunis, un sirds tā laimīgi pukst man. Man ir it kā, kad paceltos gars augstumos, kur debesu stelts ir pulcējis eņģeļus, kur āres spīd kā spožais zelts. Ai, māmiņa, cik laba tu! Tu mani baltu mazgāji, no acīm skūpstot asaras man, svētku drānas uztērpi. Ai, māmiņa, vai mūžīgi es varēšu tāds laimīgs būt? Jeb vai būs liktenis nolēmis man, citādam ir zemes kļūt. Balts sniedziņš snieg uz skuiņām, un maigi dziedot pulkstens skan. Mirt šutur ciemos ugunis, un sirds pukst aplaimota man. Nākam no tīram, kur ir uzraksts Silmeči. To akmeni arī Ziedonis uzlika 70. gados kopā ar koku atbrīvotāju grupu. Un tad jau te vēl nebija, pat padomā nevienam nekas nebija. Un tad viņš raksta, ka iezīmējam Silmečus ar lielu akmeni. Un viņš saka, vai te vajadzētu sastādīt pūpoles tai nogāzē, lai viņi tādi audzelīgi un mūžīgi, lai tā vieta tā skaisti iezīmējas. Un tad tās pirmās izrādes. Man jau pirmie darba gadi, man jau bija jāapvieno abi muzeji, gan vecā skola, gan Silmeču muzejs. Un tad liktenis jau to skaisto laiku man arī uzdāvināja, ka tie 10 000 skatītāji katru dienu tajā nogāzē. To sajūtu jau nevar neizstāstīt, neaprakstīt.